Iedomājieties, cik daudz mēs varētu paveikt dabas labā, ja mēs vienkārši strādātu kopā. Es esmu dzirdējis par tādām iniciatīvām, kas dara labu dabai. Vai šīs iniciatīvas nosaukums bija Daru labu dabai? Tieši tā. Viņi apvieno cilvēkus, savāc viņus kopā un kopā palīdz dabai. Vai tu zini, ko viņi paveikuši šī gada laikā? Neesmu pārliecināta. Ko tieši viņi dara? Kā viņi motivē cilvēkus iesaistīties? Ziniet, es būšu godīgs. Man nav ne jāsmas. Iesim noskaidrot. Labi. Kas ir kustība Daru labu dabai? Kustība Daru labu dabai ir aicinājums aicinājums iedzīvotājiem, jebkādiem, vai tie būtu uzņēmumi, vai skolnieki, vai jebkas cits, nākt palīgā, saglābt dabu. Un kā un kur tieši cilvēki var pievienoties, pierakstīties šādām aktivitātēm? Visvienkāršākais ir paskatīties Daru labu dabai. Iesist Google šo meklētājā un atrast to mājaslapu, kur tie darba veidi, vietas, kur pieteikties, kā piedalīties, var atrast, mierīgi sazināties tiem cilvēkiem, kas tur ir norādīti, un tad jau izdomāt, jo tas apjoms un veids, kā to darīt, ir ļoti dažāds. Tur var talkot gan viena ģimene, gan arī milzīgs, teiksim, kaut kāds darba kolektīvs, kur ir vairāk 100 cilvēki. Darbu var atrast jebkurai grupai, jebkurā Latvijas vietā, un vienkārši ir jāgrib un jānāk. Jā. Mēs šobrīd praktiski ik viens pieliekam savu roku, lai šis te dabas dārgakmens, es teikšu tā, spētu pastāvēt, jo, lai arī liekas, ka mēs esam meža vidū, tomēr šī ir, es teikšu tā, pļavas ekosistēma, meža pļaviņa, Kaļķienas avoksnēs, kur tad šai te Igaunijas lūklapei patīk. Un ar pļavām ir tā, ja mēs viņas nekopjam, ja mēs viņas nenoganam, viņas aizaug. Un ko jūs tieši šodien te glābjat? Ļoti retu augu, Igaunijas rūgtlapi, kas sastopama tikai 2 valstīs Eiropas Savienībā, Latvijā un Igaunijā. Ja jūs esat interesēts, Uzzināt vairāk par talkām? Apmeklē mājaslapu Daru dabai. LV